Tālu piespēl Gintam Mējam, 1-1, izgājiens, metiens vārtī! Gins teicam trāp tālajā stūrī. Nu, likās jau, ka viņi līdz Gintam ripu nenonāks. Mēģināja to apturēt uz vienas komandas spēlētājs. Tomēr ripu nonāca līdz Gintam, izdevās uzņemt ātrumu un satavoties ar vārdsargu. Un ļoti labs metiens gar tālo vārdu stābiņu. 1-0 Rīdzinieki izvirzās vadībā. Tad, kad pēc savainojuma iepriekšējā sezonā uz izslēgšanas mačiem atkal bija komandā Gins Mēja, tad nevarēja spēlēt varbūt ar pilnu jaudu un spēlēja racionālāk. Un, kā norādīja arī studijas eksperts Rokins, tieši tāds spēles stils iespējams ir piemērotāks Gintam Mējam. Viņš guva 5 vārtus 6 spēlēs. Labi cīnās Piotrs Šisļīvijs. Cibuļskis, metiens vārtī! Oskars Cibuļskis savu atgriešanos Rīgas Dinamo atzīmē ar precīzu metienu. Garīpaus joprojām uz ceļiem neizpratē, kā tad Rīpa tur izslīdēja. Viņam kaut kur padusē un ielidoja vārtos. Ļoti spēcīgs metiens padevās Cibuļskim un jau skāri Garīpaus, tomēr nespēja glābt komandu. 2-0. Rīgas Dinamo pārsvars. Cibuļskis ir atpakaļ. Pieminējām iepriekšējā sezonā tikai 12 spēles. Guva viņš arī viens vārds, bet ļoti labu sniegumu demonstrē. Un šeit redzam vēlreiz šo metienu. Tur ļoti labi vārdu priekšā cīnījās arī Piotrs Šisļīvijs. Un redzam, pēc tam Šisļīvijs arī ir tas, kurš nosacz daļēji redzamību Garīpavam. Un rezultāts jau patīkams. 2-0. Tur labi arī Miķels Rēdliks pacīnījās, tā ka laba darba ētika šajā uzbrukumā no mūsu uzbrucēju. Labā metiena pozīcijā varēja nonākt Krišjāns Rēdliks. Teicam, Miks Indrašs palaiž ripu garām. Cipuls metiens. Atkārtos metiens vārtī! Miks Indrašs pēc cipuļa. Nu, faktiski sanāk piespēles. Protokolā tiks ierakstīts. Cipuls labi uzmet pa vārtiem cerībā, ka vai nu ripi ielidos vārtos, vai nu atliks vārtu priekšā, uz kurien devās jau Miks Indrašs. Un Miks pabeidz uzbrukumu ar precīzu metienu 3-0 pirmajā minūtē. Un beidzot skaitliskais vairākums izmantots. Un viens no komandas līderiem, Miks Indrašs, gūst šos vārdus. Rezultatīvitātes punkts, kā pieminēja, būs Mārtiņam Cipulim. Nu, arvien vairāk pozitīvā varam paņemt no šī pārbaudas turnīra. Latvijas Dzelzceļa kausa izcīņas šajā spēlē. Laba spēle mazākumā. Beidzot ir vārti arī skaitliskajā vairākumā. Arī varbūt ne tajā tradicionālākajā veidā. Bet atpakaļ aizsargam Cibuļskim. Cibuļskis Krišjānam Rēdlikām. Miks Indrašs. Indrašs Cipuls vārtī! Nu, faktiski līdz tukšiem vārtiem izspēlēja Cipuls, teicam, atbrīvojās no sedzēja, ieslidoja pilnīgi brīvā. Tādā pleķītī vārtu priekšā nekāda cerība Garīpavam, un Cipuls atzīmēs ar 1+1 šajā spēlē, tieši tāpat kā Miks Indrašs. Jā, no acīm redzot, laba zīme vārdus gūst Mārtiņš Cipuls. Beidzot redzējām arī smaidīgus mūsu trenerus Arti Ābolu un Aleksandru Niževiju. Savulaik arī hokeja klubā Rīga vienā maiņā ar Cipulu spēlēja Artis Ābols. Un Cipuls vēl joprojām ledus hokeja laukumos. Šodien Mārtiņš priecē. Vakar viņš nespēlēja. Šodien ir guvis vārtus un arī rezultatīvi asistējis. Un kā ierasts, nekādas emocijas, nekādas prieka pazīmes Cipuļa sejā, tad, kad ir gūti vārti. Bija tad labākie, faktiskie līderi devās laukumā, bet kopumā labi cīnās arī tagad Saulietis. Saulietis individuāli piespēle. Un nesrāda vārtu gulums 5-0. Nu, šķiet, Kazaņa ir apstājusies otrajā periodā. 2-0 mūsējie panāk, un tagad jau 3 Rīpas pretinieku vārtos, kad spēlētas 4 minūtes 20 sekundes. 2 vārtu vairākumā tagad vienādos sastāvos un jau slido malā Emīls Garīpaus. Un Saulietim šķiet tiks ierakstīts vārtu gums. Mēģināja viņš atdot piespēli uz vārtu priekšu. Tur izskatījās pēc noteikumu pārkāpumu. Skatāmies vēlreiz, jā, savos nē, pilnīgi pamatot. Saulietis pats iebakstā ar atkārtot metienu. Spēlē līdz galam, gūst vārds. Nojis
Lāpstiņa nav augstāka par vārtu pārlikmi, pacelt nav augstāk. Tātad nesaskat pamatot tiesnešu spēle ir augstu pacelt 0. Un rezultāts tablo 5-0. Tagad vārtos nāk ražanais Anders Nilsons. Gandrīz 2 metri. Azevedo. Ripa ir vārtos. Un šķiet gūms arī tiek ieskaitīts. Šķiet, ka jau pēc Azevedo metiena Ripa varēja ielidot vārtos no vārtu pārlikmi. Piezemējās aiz muguras Sedlāčekam. Skatīsimies, kā pirms arī Justin Azevedo. Neliels rikošets Ripa uzlido gaisā, atstās pret vārtu pārlikmi un piezemējas jau aiz vārtu līnijas. Malikins pavisam noteikti ir līdz galam. Iebakstīja Ripu vārtos. Skatāmies vēlreiz. Metiens. Malikins iespējams tomēr mainīja Ripas lidojumu virzienu. Azevedo met, Malikins ļoti labi maina Ripas lidojumu, paceļ to zem pašu pārlikņa, un pēc tam Ripa ir vārtos, un jebkurā gadījumā vārtu gūms Malikinam, kurā brīdī Ripa ir šķērsojis vārtu līniju, tomēr spēle sezonas laikā neaizgāja. Turpinās mūsu uzbrukums Šķesļievijs met. Vārti! Piotrs Šķesļievijs gūst vārtus šajā spēlē. 6-1. Ļoti ilgstošs mūsu šīs maiņas uzbrukums, un Kosa no sākuma noorganizēja teicam pretuzbrukumu partneri Ripa pie faktiski savas zilās līnijas. 2-1. Atspēle Miķelim nebija precīzs Miķels, bet uzbrukums turpinājās, un Piotrs Šķesļievijs apliecina, ka viņš vēl ir spējīgs spēlēt šajā līmenī un pret vienu no potenciālajiem KHL līderiem un neapšaubāmajiem KHL līderiem, jāsaka, gaidāmajā sezonā gūst skaistus vārtus. Ļoti labi šajā spēlē izskatās Piotrs Šķesļievijs. Arī noorganizēja būtībā otro vārtu gūmu Oskaram Cibuļskim, labi pacīnoties vārtu priekšā, atspēlējot un arī nosadzot vārtu sargu, un tagad pats atzīmējis ar precīzu metienu. Gagarinkaus ieguvējs ir Šķesļievijs. Tagad 2-1. Viesu izpildījumā Lukajanovs gūst vārtus, lai arī sākotnēji kā neizdevās apstrādāt Ripu, bet līdz galam nospēlē Lukajanovs, aizsniedzās līdz nevisai veiksmīgi apstrādātajai Ripai un ļoti eleganti tomēr spēja to raidīt zem vārtu pārlikņa. Ļoti interesanta spēle, jau 8 gūti vārti. Jāsaka, 3 dažādas trešdaļas. Pirmajā trešdaļā liels pārsvars Kazaņai un pacietīga spēle no Rīgas Dinamo puses 0-0 rezultāts. Otrajā trešdaļā mūsējie pacietīgi savu momentu sagaida, izvirzās vadībā 1-0 un pēc tam Mirnovs. Izspēle un vārti. Burzma, tur 4-5 spēlētāju vārtu priekšā, un Lukajanovs gūst trešos savus komandas vārtus šajā mačā un savus otros pēc kārtas. 6-3. Jau 9 vārtu šajā mačā. Nu redzēsim, vai būs 10, jāspēlē vēl 5 minūtes. Arī atšķirīgs noskaņojums Kazaņas Bars rindās, un tad, kad rezultāts kļuva jau faktiski bezcerīgs, tad no līderiem neko arī nav sagaidījis daudz Zinatula Beļģīnovs, bet tie spēlētāji, kuri cīnās par vietu sastāvā, tie arī ir pamanāmi, un viens no viņiem Lukajanovs, kurš nebūtu nevar. Tad Kosa un Miķela Rēdleta uz ledus, Pujats Sotnieks aizsarg pāris. Vēl viens pretuzbrukums viesu izpildījumā tiek apturēts Šķesļievijs. Neizdodas Šķesļievijam tomēr piespēle, un tas ir arī viss šajā spēlē. Vēl Sotnieks līdz fināla sirēnu izdara metienu par Nilsenu. Sargātiem vārtiem 6-3 Rīgas Dinamo uzvar. Meija, Cibuļskis, Indrašs, Cipuls, Saulietis un Šķesļievijs guva vārtus mūsējiem viesiem Malikins un Lukajanovs. Mēs komentētāji atvadamies. Aivars Zakārovs un Jānis Luguls no jums līdz piekdienai. Turpiniet sekot Rīgas Dinamo mačiem.